Esiet sveicinātas cienījumās un skaistās dāmas, un esiet sveicināti augsti godātie un spēcīgie lačplēši. Esiet sveicināti kungi. Esiet sveicināti valsts policijas dzimšanas dienā. Vēlreiz aplausi. Šā jau ir labāk, jo droši vien, ka daudz no jums taču ir bijuši arēnā Rīga un zina, kā šeit ir jāuzvedas. Protams, ka šī ir dzimšanas diena valsts policijai, un kā jau dzimšanas dienā pienākas, šeit notiks viss tas, kam ir jānotiek. Un tomēr šajā vakarā viss būs mazliet savādāk, jo pirmo reizi 94 gadu pastāvēšanas laikā valsts policija savu dzimšanas dienas ballīti vēlas sākt ar labāko darbinieku apbalvošanu, kas ir jauna tradīcija, kas notiek pirmo reizi, un pavisam noteikti tas nebūs pēdējo. Bet šajā vakarā kopā ar jums būs jūsu lieliskā un skaistā kolēģe Beata Labinska. Aplausi! Un visiem pazīstamais Haralds Burkovskis. Liels paldies! Vienkārši likuma paklausīgs pilsonis. Bet ko es gribu teikt? Jāsaka, nemaz nav tik daudz to profesiju, kuriem ir sava diena. Jums ir. Tas ir 5. decembris, Latvijas Republikas valsts policijas dzimšanas diena. Šī diena ir jūsējā. Un apbalvošanas ceremoniju es gribētu, lai mēs sākam ar tiešām jūsu skanīgiem aplausiem pašiem sev. Jo jūs esat dzimšanas dienas gaviļnieki, paši labākie, kādi vien var būt. Svētku uzrunai es aicinu mums uz skatuves pievienoties valsts policijas priekšnieku ģenerāli Intu Ķuzi. Es esmu ļoti aizkustināts, un pirmkārtām ir ļoti liels prieks jūs uzrunāt šodien un iedibināt ļoti vajadzīgu, nepieciešamu tradīciju par to, ka mūsu kopā sanākšana un mūsu viena otra pleca sajušana ir tik nepieciešama šodien, kā nekad. Jo šī ideja par nākošo gadu, varbūt tās pat vairākiem gadiem, tā ir ticība, darbs un mīlestība. Un šodien mēs šo pasākumu gribam tieši veltīt šo otro daļu, sākumu pirmo daļu, tiem policistiem, kuri pilda vairāk nekā tas ir rakstīts amata aprakstā, vairāk nekā no viņiem prasa priekšnieki, bet viņi tik un tā to dara, un viņi to grib darīt, un viņi to gribēs darīt. Mēs ar tādu zināmu bažīgumu izsludinājām šo konkursu uz 5 nominācijām. Mums tika iesniegti priekšlikumi par 80 nominantiem. Un tad iedibinātā komisija vērtēja šo policistu atbilstību tam, vai viņi var būt šodien cienīgi, šodien šeit tikt stādīt priekšā kā tie, uz kuriem ir jālīdzinās, kuri spēj izdarīt vairāk un kuri tic, galvenais tic tam, kad sabiedriskā kārtība un drošība nav tikai sauklis, ko liek un ko uzdod vadītāji, bet tas ir mūsu pienākums. Un tas ir tas pats galvenākais, ko mēs gribam šodien pateikt. Un nobeidzot šo manu runu, vēlreiz jūs visus šeit klātesošos sirsnīgi sveikt ar Latvijas Republikas policijas 94. gada dienu. Paldies Ķužkungam. Jūs tagad varat baudīt vakaru līdz nākamajam brīdim, kad mēs jūs aicināsim atklāt pasākumu neformālo daļu. Bet man ir tas gods pateikt, ka mēs esam gatavi sākt labāko darbinieku apbalvošanas ceremoniju, kā jau tika pieminēts, 5 dažādas nominācijas. Un pirmā no tām ir ar nosaukumu Mentors. Tā ir nominācija, kurā visvairāk tika vērtēta tieši tas, kā kolēģi nodod savas zināšanas un sniedz padomus citiem valsts policijas darbiniekiem, kā arī kā kvalitatīvi
Viņi nodod zināšanas un sniedz padomus noteiktās situācijās. Tātad tā ir kolēģu konsultēšana par noteiktu tēmu. Balvas pasniegšanai nominācijā Mentors mēs aicinām mums uz skatuves pievienoties ģenerāli Andri Dzeni. Pateikšu, ka kopumā šai nominācijai tika pieteikts rekordliels skaits pretendentu, veseli 35 no jums. Bet vispirms es īsi pieminēšu tos, kas tika pieteikti un tika līdz pašai Olimpa virsotnei. Tātad nevis 35, bet patiesi dažus vislabākos. Tas bija Andris Kalnaģeidāns no Rīgas reģiona. Aplausi viņiem. Jo kolēģi skatījumā Andris esot viedāks par visu internetu kopumā, jo kā gan citādi viņu dēvētu par cilvēks Google. Viņš esot zinošs nerudīts, vienmēr atvērts kolēģiem un gatavs sniegt padomu jebkurā situācijā. Nākošie ir Indulis Blīgsna un Juris Šneiders. Aplausi! Jo abus dēvē par pašiem labākajiem saldus iecirkņa vadītājiem. Kāpēc? Viņi ir ideju un risinājumu bagāti, droši vien tāpēc neliec padomu nevienam un vienmēr gatavi dalīties savās zināšanās un pieredzē. Aplausi arī Iritai Tacei no galvenās kārtības policijas pārvaldes. Ziniet, ir tā, ja jums tiešām ir vajadzīgs jebkas saistībā ar autopārvadājumu uzraudzības un kontrolas jomu, tad Irita ir īstais guru visā valsts policijā. Aplausi viņai vēlreiz! Aplaus arī Olgai Gabusjonakai no kriminālistikas pārvaldes. Olga ir tas kolēģis, kuru dēvē par nodaļas kodolu, un kriminālistikā viņa strādā ne pirmo gadu desmit, un iespējams, ka pateicoties tieši viņas deksmei Latvijā tika ieviestas tik nozīmīgās DNS ekspertīzes. Un ir tā, ka, lai ko Olga darītu, padomām vai palīdzībai kolēģiem, viņai laiks atradīsies vienmēr. Bet nu ir laiks noskaidrot, kurš ir pirmās valsts policijas nominācijas mentors ieguvējs. Kolēģi par viņu saka ļoti atbildīgs, pozitīvs, enerģisks un dažādu risinājumu pārpilns. Tas ir gluži kā par mani. Viņš nekad neatteiks padomu, vienmēr gatavs palīdzēt izprast situāciju, rast tā risinājumu un izskaidrot saviem kolēģiem. Un pieteikumā šim kolēģim tika īpaši uzsvērtas divas īpašības. Tātad pirmā, fantastiska spēja iedziļināties, lai vai tas būtu kaut vai par kvantu fiziku, izprast un izstāstīt cilvēkiem vienkāršā valodā. Un otra, īpašība pozitīva attieksme pret dzīvi un kolēģiem. Viņš pats, mentora balvas pirmais ieguvējs, ir lakonisks. Esmu izpalīdzīgs, draudzīgs un patīk pašam tikt galā ar visām problēmām. Viņa darba vieta ir Rīgas reģiona operatīvās vadības centrs. Dāmas un kungi, iepazīstieties Pēters Pauliņš, nominācijas mentors 2012 laureāts. Bet Pauliņa kungs vēl paliek savā vietā, jo mums ir kas rādāms. Tātad lūdzu video par balvas mentors laureātu Pēteri Pauliņu. Pētera Pauliņa darbīgdiena saistīta ar ceļu satiksmi un visām no tām izrietošajām likstām. Viņš pieņem nelaimē iekļuvuši iedzīvotāju zvanus, vada ceļu policijas spēkus, risina situācijas, kad jāpiesaista citi dienesti. Ir jāprot gan uzklausīt, gan nomierināt, gan pateikt, kas un kā darāms. Skatoties ikdienā, kā viņš strādā, ir vienkārši prieks par viņu, ka viņš labi orientējās jebkurā situācijā, prot izvērtēt, izanalizēt katru situāciju, vienmēr ātri rīkojās, profesionāli. Viena no viņa tādām īpatnībām ir tāda, ka viņš ņem iniciatīvu. Kā mēs visi zinām, iniciatīva ir ļoti bieži sodāma, un viņš nebaidās. Tāpēc, ka ir tiešām tādas situācijas, kuras ir labi reglamentētas, un tur viss ir skaidrs. Bet dzīve ir dzīve, un bieži rodās tādas situācijas, kā nav viss reglamentēts, un kaut kam vajag pieņemt lēmumu. Pēters Pauliņš atzīst, dažkārt nav viegli, vajadzīga milzu pacietība, bet tajā pašā laikā ir patiesas gandarījums, ja tas izdodas. Ir arī azarts, aizrakties līdz saknei milzīgajos normatīvajos aktu un likumu džungļos. Ja vienreiz tas jau ir izdarīts, nākamreiz būs vieglāk pašam un arī kolēģiem, saka nominants. Tāpat tās inspektori arī zvana, viņi nezvana, piemēram, komandierim, zvana man, prasa palīdzību, kā šajā situācijā rīkoties, vai kā tas protokols pareizi vai nepareizi sastādīts.
un apjautās steps, ka viņiem izskaidroši vienkāršāk varbūt tās un pareizāk. Tāpēc ne tikai cilvēki zvana, kā saka, ar darbiniekiem jārunā bieži par rācijām un jāskaidro viņiem, kā ir pareizi. Kopā esam strādājuši. Sākotnēji, kad bija pulka laiki, kad viņi atnāca no 02 tejienu un līdz šim brīdim. Raksturot būtu interesanti viņu raksturot. Jautājums ir tāds, kas Pēteri nepazīst. Es domāju, ka lielākā daļa sistēmā strādājošie, sevišķi Rīgas reģionā, jau noteikti, ka visi pazīst. Šos vārdus pilnībā apstiprina ceļa policijas ekipāža, ko notveram uz Mūrjāņu ceļa. Var piezvanīt, jebkuru situāciju, pa jebkuru jautājumu un saņemt gan kaut kādu jocīgu atbildi, gan tiešām nopietnu atbildi. Viss ir ļoti labi. Sadarbība ir fantastiska. Kolēģi par Pēteri saka, nevar nepamanīt, kad darbā ierodas Pēteris, viņa balss dzirdama visā dežūrdaļā un arī pozitīvais noskaņojums un optimistiskā attieksme dzirkstī gaisā. Viņš runā par kaut kādām tādām it kā ikdienas lietām, bet aiz kadra palika tas, ka viņš personīgi bija vadījis dažas smagu noziegumu atklāšanu tiešām. Par to viņš arī bija nevienu reizi apbalvots no krimināla policijas puses un arī no mūsu struktūra vienības vadības puses. Izvirzot Pētera nominācijai, viņu kolēģi rakstīja, strādāt ar tādu cilvēku ir svētki, jo Pēterim piemīt spēks sūrus darba apstākļus un notikumus padarīt par interesantu piedzīvojumu un veiksmīgu to atrisinājumu. Viņš vienmēr palīdzēs rast pareizāko pieeju jebkurai situācijai. Cilvēks, pie kura mēs arī ikdienā, griežamies pēc padoma profesionālais jautājumos. Jā. Un ne tikai arī ārpus darba, ja ir kaut kas saistīts ar ceļa policijas jautājumiem, zvanam un jautājumiem, nekad neatteiks. Varbūt arī tas būtu tas galvenais, ja ikdienā nesanāk cilvēku uzslavēt. Dāmas un kungi, mēs aicinām Pēteri Prauliņu saņemt godam nopelnīto pirmo Valsts policijas mentors 2012 balvu šeit uz skatuves. Ir domāts, ka tiks teikt arī kādi svinīgi vārdi, un, protams, būs arī pateicība, kā jau parasti kolēģiem, kas saņem jocīgās atbildes. Jūs jau zināt, kas jādara. Dzeņa kungs, lūdzu, Prauliņa kungs, uz priekšu. Labvakar, kolēģi. Gribētu katrā ziņā sveikt Pauliņu kungu ar šo nomināciju, jo es domāju, ka šī nominācija ir tā, kas raksturo policistu. Jo policistam ir jābūt tiešām kolēģim, jājūt kolēģi plecs. Un domāju, ka Pauliņa kungs arī to rada, un kolēģi arī sižetā mēs redzējām, apstiprina, un man ir tas gods tiešām pasniegt šo pirmo balvu, un tieši pasniegt struktūra vienībai, kur kādreiz esmu vadījis, un es domāju, ka Pauliņa kungs ir šīs te balvas cienīgs, un gribu nobeigumā visiem jūs sveikt policijas dzimšanas dienā. Paldies! Visiem kolēģiem liels paldies un sveiciens Valsts policijas svētkos. Pēteris Prauliņš, nominācijas mentors 2012 laureāts. Bet šajā vakarā nevien apbalvošanas ceremonijā, bet arī balītes laikā kopā ar jums būs Nacionālo bruņoto spēku Big Bands. Sagaidiet ar aplausiem!
Paldies NBS orķestrim, Bigbendam. Un nākošā nominācija mums ir tēla spodrinātājs. Šajā nominācijā jūs bijāt pieteikuši 23 savus kolēģus, bet vērtējot pretendentus, īpaši svarīgi bija tas, kā viņi un viņas popularizē valsts policijas tēlu sporta un kultūras jomā. Veselīga dzīvesveida atbalstīšanā. Ticiet man, tie ir cilvēki, kuros mājo īsts sportista, mākslinieka un veselīguma eliksīrs. Bet balvu šajā nominācijā pasniegs ģenerālis Valdis Svoins. Sagaidiet ar aplausiem arī viņu. Pēc brīža būs iespēja teikt dažus vārdus saviem kolēģiem, nevien nominantam, tātad laureātam, bet pirms noskaidrojuma uzvarētāju, protams, pieteiksim dažus, kurus tikai Naga Melnumiņš šķīra no tēla spodrinātāja 2012 laureāta titulu. Kā pirmie, Ints Cīrulis un Ilmārs Plētiens no Galvenās kārtības policijas pārvaldes. Tie, kas nezina, gan jau, kas zinat, jau vairāk kā 10 gadus Ints un Ilmārs ir arī Runcis Rūdis un Pepers Bruno. Jā. Runcis un Pepers turklāt regulāri dodas izglītot pašus mazākos Latvijas iedzīvotājus par drošības jautājumiem, bet viņi paši divreiz ir ieguvuši arī 2. vietu, piedaloties Lielo leļu un talismanu gājienā. Kā nākošais cilvēks orķestris, kurš jau gandrīz 16 gadus ir kolēģis no Latgales reģiona Valērijs Admitiņš. Viņš rīko un piedalās sporta pasākumos. Vairākus gadus pēc kārtas ir izcīnījis godalgotas vietas stipro vīru konkursā Mūsdienu Lāčplēsis, kur savus konkurentus ir pārspējis atjautībā, izturībā, dziedāšanā, dejošanā un prasmē prezentēt savu profesiju, kas ir ļoti svarīgi. Aplaus arī Valērijam Admitiņam. Der arī tā. Šai vietai varbūt, ka piestāv, jo tēla spodrinātāji ir arī Indula Savotiņš, Ivars Čevers, Igors Beliks un Raitis Losenbergs no Rīgas reģiona. Cilvēki, kurus es nosaucu, esot Latvijas upju un ezeru pavēlnieki, esot izcili meistari spinningošanā un makšķerēšanā. Un kā smēj, ja šo kolēģi nav darbā, tad viņi ir žurnālos un televīzijā. Un kā nākošais ir Andris Dudels no Latgales reģiona. Viņš ir skrējējs un policists vienlaicīgi. Ikdienā iecirkņa inspektors, taču nonākot skriešanas trasē, varētu mēroties spēkos ar vēju. Andris ir vairākārtējs Latvijas čempions maratonos un ultramaratonos un ar savu entuziasmu ir aizrāvis līdzi savus kolēģus. Un arī aplausa Zintim Gailim no valsts policijas centrālā aparāta. Zintis gandrīz vienmēr ir uz sava divriteņa. Viņš ir arī policistu velobiedrības dibinātājs un, protams, ka līdz ar to neizpaliek arī sasniegumi visdažādākajās ar velobraukšanu saistītajās sacensībās. Bet kurš vai kura tad ir īstā un vienīgā tēla spodrinātāja šogad? Šogad tā ir viņa. Skaista, enerģiska un dzīvespriecīga. Viņa ikdienā veic izmeklēšanu krimināla procesos,
Ārēji meitenīgi trausla, bet darbā tik aizrautīga un neatlaidīga, ka, ja viņa ir ko nolēmusi, to noteikti sasniegs. Viņas otrā lielā dzīves skaistlība ir sports, tieši garo distanču skriešana. Viņa ir Latvijas 3. olimpiādes zelta medaļniece un pērnā gada Latvijas čempiona 3000 metru šķēršļu skrējienā. Pusmaratonā Polijā, kur viņa pārstāvēja Latvijas policiju, tātad jūs, viņa ieguva 1. vietu. Viņas lielākais sasniegums 2010. gadā Gibraltārā ir noskrieti 100 kilometri. Pati par sevi viņa saka, man patīk mans darbs un man patīk skriet. Īpašības, kas viņai palīdz, mērķtiecīga, izpalīdzīga un labsirdīga. Bet viņas dzīves moto censties būt labai pret citiem, tad ir cerība to sagaidīt arī no pārējiem. Iepazīstieties Irīna Štūla-Pankoka, Liepājas iecirkņa kriminālpolicijas inspektore, nominācijas tēla spodrinātājs 2012 laureāta. Arī Irīna vēl paliek brīdi uz vietas, jo mēs visi kopā ar jums gribam noskatīties video par tēla spodrinātājas titulu ieguvēju. Jau 3 gadus Irīna Štūla-Pankoka ir Liepājas kriminālpolicijas inspektore, un viņas ikdiena ir saistīta ar dažādu noziegumu izmeklēšanu. Vienmēr smaidīgā, ārēji trauslā sieviete spēja tikt galā pat ar rūtītiem noziedzniekiem. Viņa atzīst, darbs nebūtu nav viegls. Sasniegtais rezultāts – atrisināta lieta sniedz vislielāko gandarījumu. Un kolēģi, saliedētais kolektīvs, ir viņas atbalsts. Profesijas izvēlē viņa nav kļūdījusies, atzīst Irīna. Jau kopš bērnības sapņojusi par prokuroru profesiju, bet kļuvusi par policistu. Un šodien smēj, gandrīz tas pats vien ir. Izpildīga katrā ziņā, ir ar augstu atbildības sajūtu. Darbinieks, kurš principā neatsakās no grūtībām. Sports un skriešana jau ir kļuvusi par viņas dzīves neatņemamu sastāvdaļu. Gandrīz katru vakaru pēc darba viņa uzvelk sporta tērpu un dodas skriet. Ja darbs ievilcies pārāk vēlu, tad ceļas agrāk, lai skrietu pirms darba. Visās sacensībās, kur vien tas iespējams, viņa lepni saka, es esmu Latvijas policiste, lai redz un zina, ka mums policijā ir daudz spēcīgu un spējīgu cilvēku, saka Irīna. Lai arī viņas sportiskajā karjerā ir daudz uzvaru un medaļu, kā savu vislielāko un grūtāko sasniegumu viņa min 100 km trases pieveikšanu Gibraltārā. Visgrūtākais ir 100 km, protams, ko es iespēju 10. gadā Gibraltārā. Šajā distancē viņa devās kopā ar komandu, kuras sastāvā bija vairāki Latvijas policijas darbinieki. Starp viņiem arī vēl viens Latvijas policijas lepnums – garo distanču skrējējs Gunārs Ķeģis. Mērķtiecīga, nopietna. Zinu, ko gribu sasniegt un, prot, reāli novērtēt savas iespējas. Un tāpēc arī viņai laikam tik lieli arī tie panākumi sportā. Pat neņemot vērā to, ka viņai ir ne tikai sports, bet arī darbs, ģimene, mājas. Runājot par hobijiem, Irīna, protams, pirmo piemin skriešanu, bet piebilst, ka patīk arī organizēt pasākumus, kas saistīti ar dažādām aktivitātēm. Kopā ar Liepājas domu viņa aktīvi darbojusies Liepājas pusmaratona organizēšanā un atzīta par tā patronesi. Pirmo reizi tas organizēts pērn, kad Irīna spējusi iedvesmot arī kolēģus, kriminālpolicijas nodaļas darbiniekus piedalīties tautas skrējienā. Šogad tradīcija turpināta, un kolēģu un viņu ģimenes pulks bijis jau krietni kuplāks. Tad, kad brauc, visi policijas komanda ir daudz patīkamāk un ir saliedēta, un tad mēs arī varam veidot arī komandu, jo mēs jau neesam tik daudz cilvēku, kas skrien, un tad tas ir vēl patīkamāk. Irīna pat par sevi ir ļoti dzīvespriecīga, jauna sieviete un ļoti aktīva. Un mēs jau tā savā darbā šad tad aizsēžamies un neesam tik aktīvi, tad uz visām aktivitātēm viņi ir tā, kas mūs iesaista. Dāmas un kungi, tēla spodrinātājas tituls šajā gadā ceļos uz Liepāju pie Irīnas Štūlas-Pankokas, kuru mēs aicinām šeit pievienoties mums uz skatuves, lai saņemtu savam godam nopelnīto balvu. Zīmīgi, ka šo nomināciju pasniedz tieši Vojna kungs. Visiem ir zināma viņa sportista karjera un tas, kā viņš ir iesaistījies dažādās aktivitātēs sportā šodien. Nu, protams, arī apsveikumu vārdu kolēģiem 94. dzimšanas dienā. Un apsveikumi arī Irīnai. Labvakar!
Man patiesi prieks, ka šo nomināciju, šo balvu ir saņēmusi Irīna, kura spodrina policijas tēlu tieši sporta pasākumos, jo tā ir tiešām sfēra, kur pirmkārt ir daudz skatītāju un pietiekami labi var izvērtēt, ja viņi ir pirmā, tad viņi ir pirmā. Ja? Ikdienas darbā varbūt ir grūti spodrināt to tēlu, jo grūti izvērtēt īsti tos mūsu sasniegumus. Taču noteikti nākotnē es domāju, ka viņai vēl panākumi ir priekšā, un Policijas sporta asociācija noteikti darīs visu, lai atbalstītu viņas labākos sasniegumus arī starptautiskajā arēnā. Visus apsveicu svētkos. Paldies! Irīna, arī jūs ko teiksiet? Varbūt dziedāsiet? Pilsētā, kurā piedzimst vējš, Es teikšu lielu paldies, protams, saviem tuviniekiem, draugiem un kolēģiem, kas man ir izvirzījuši šai nominācijai. Paldies par atbalstu, gandrīz visās jomās, un man ir liels gods saņemt šādu balvu. Paldies! Aplausi Irīna Štūla Pankoka! Un tagad kārta nākošajai nominācijai – Sirdsdarbs. Uz šo nomināciju jūs izvirzījāt 7 savus kolēģus. Un šajā nominācijā tika vērtēts talants, mīlestība pret to, ko šis cilvēks dara. Tāpat tika novērtēta varbūt iesaistīšanās arī dažādās labdarības akcijās un to, cik daudz no sava brīvā laika šis cilvēks velta vai nu bērnu un jauniešu trenēšanai vai izglītošanai vai citām sociāli pozitīvām lietām. Balvu nominācijās Sirdsdarbs pasniegs ģenerālis Jānis Vonda. Bet vispirms tiešām daži no pretendentiem, jūs jau jūtat, šeit ir mazāk, bet tie ir jo īpašāki cilvēki. Ja jūs dzirdat kolēģis sakām, ka viņā ir neizmērojama cilvēka mīlestība un nesautīga vēlme darīt labus darbus, tad ziniet, tā ir Iveta Sviklāne no Rīgas reģiona. Aplausi Ivetai!
Kā vēl viens pretendents uz balvu nominācijā Sirdsdarbs ir arī Aleksandrs Fins no Vidzemes reģiona. Aplaus arī viņam. Viņš neatkarīgi no darba laika vienmēr ir iecirkņu tuvumā. Tas ir interesanti. Un ir gatavs sniegt atbalstu gan saviem kolēģiem, gan, protams, arī nelaimē nonākušajiem iedzīvotājiem. Bet šīs nominācijas laureāta gods tiek cilvēkam, par kuru daudzi saka, viņš ir darba holiķis. Un paši teicēji nebeidz brīnīties, kur šis cilvēks vēl spēja atrast laiku daudzajiem hobijiem, starp kuriem ir sportošana, gleznošana, rakstīšana un arī kalpošana. Viņa priekšnieks ar neviltotu cieņu saka, ka tā ir spožākā personība Rīgas reģiona policijā. Lai arī viņam esot daudz talantu, viņš ir dzīmis policists. Laureāts pats par sevi saka, normāls cilvēks, grēkoju tāpat kā visi citi, bet cenšos. Dzīves moto – dzīvot pēc Dieva derības. Dāmas un kungi, iepazīstieties, tas ir Vladimirs Stoļerovs, Rīgas reģiona policijas, Rīgas Latgales iecirkņa priekšnieks, nominācijas Sirdsdarbs 2012 laureāts un arī video par uzvarētāju. Vladimira Stoļerova darbdiena rit Rīgas Latgales iecirknī, kur viņš kā priekšnieks, protams, ierodas pirmais un aiziet pēdējais. Kā viņš pats saka, svarīgākais uzdevums priekšniekam – organizēt un kontrolēt. Man vieglāk tā, kaut kur 3 reizes nedēļā. Man ir modinātais kaut kur 3 sāk strādāt, 3:05. Es pamodos tur, padzeru teju vai nedzeru teju, braucu uz darbu, kaut kur bez 15:04 esmu šeit. Sanāk tā, ka 45 minūtes man ir, lai izlasītu tas, kas bija pa dienu par savāktiem materiāliem, paskatīt, kas ir dežurdēļa, pēc tam es braucu un nodarbojos ar sportu, uz sporta zāli. Kaut kur līdz 6, 6:30 esmu atkal šeit, atkal dežurdēļa, 7:30 mums sākās 5 minūšu laika atskaitas veica maiņa un mēs instruējam kopā ar vadību jaunu maiņu. Izmeklētāja darba romantika Vladimiru apbūrusi jau skolas laikā un pēc filmas tikšanās vietu mainīt nedrīkst, pie skolas formas nesājas majora zvaigznīti. Lai gan sākotnēji domājis pēc aktīvo sporta gaitu beigām kļūt par treneri, tomēr izlēms par labu kārtības sargājošajām iestādēm. Un gribēju kļūt par kādu, teiksim, nozīmīgu tādu cilvēku, un aizgāju strādāt milīcijā. Mana sieva saka, tev, ko tu gribi dabūt? Es saku, es gribu būt par pulkvedi. Es gribu būt par pulkvedi. Joks, jā, bet katrai joka ir taisnības, kāda vieta ir taisnībai. Visu viņš dara ar aizrautību un no sirds. Ilgus gadus strādājis krimināla policijā un darba gaitās nereiz vien pierādījis sevi kā drosmīgu un izlēmīgu cilvēku. Šobrīd viņš vada vienu no smagākajiem Rīgas iecirkņiem. Padotie atzīst, viņš ir prasīgs priekšnieks. Darbā viņš pavada lielāko savu, teiksim, laiku. Faktiski viņš ir pirmais, kas nāk uz darbu, un faktiski pēdējais, kas iet projām. Pārzina visu, kas notiek iecirknī. Tātad stingri kontrolē, teiksim, padoto darbu, materiālu virzību iestādē. Tātad attiecīgi tādas pašas prasības, kā viņš izvirza sev, prasa arī saviem padotajiem. Darba holiķis ir darbā, droši vien atdod sevi visu un taisni rada izbrīnas, kad vēl pietiek laika realizēties mākslinieciskajā vidē. Cik sevi atceros, vienmēr man rokās ir bijis zīmols, atceras Vladimirs Stoļerovs. Viens no viņa talantiem ir gleznošana, gan akvarels, gan eļļa, gan vienkārši zīmols. Tas ir līdzeklis, kā izpaust emocijas. Skaistās ainavas ir iztēles un fantāzijas izpausme, kas palīdz atgūt spēkus ikdienā. Kad sācis maģistrantūras studijas Policijas akadēmijā, sākumā nav bijis viegli, atzīst Vladimirs. Lai sevi disciplinētu, ikdienas pāris stundas mācījies, sācis ar špikeru rakstīšanu katrā priekšmetā. Un rezultātā maģistra darbs aizstāvēts uz 10. Pēc tam es sapratu, ka man palika tik daudz laika. Tik daudz laika man palika. Kuri darīt šajā laikā? Es uzrakstīju savai meitai 2 pasakas.
Pēc pasakām gribējās rakstīt vēl, un tā 2 gadu laikā tapa grāmata Pilsētas kvartāla bruņinieki, kas saistošā veidā ar vieglu humoru devu stāstu par Rīgas policistu ikdienu. Lūk fragments. Mūsu dzīves realitāte vienlaicīgi ir gan tās trumpis, gan trūkums. Nav ko slēpt, varonīgiem triepieniem attainoti kā kinovaroņi. Ikdienā personāži zilajos formstārpos ir tālu no varoņiem, bet viņi ir izdarījuši izvēli. Un tā ir cīņa. Katru dienu, katru stundu. Viņu pienākums ir mūs aizstāvēt, jo viņi ir kļuvuši par kareiviem, bruņiniekiem, pilsētas kvartālu bruņiniekiem. Ir tāds teiciens, talantīgi cilvēki ir talantīgi visas jomas. Manuprāt, tas teiciens ir 100% attiecināms uz Vladimiru. Un es varu pateikt, ka personīgi man šajā dzīvē nenormāli paveicas, ka man ir tāds gods strādāt kopā ar tādiem cilvēkiem kā Vladimirs. Dāmas un kungi, gleznotājs, rakstnieks, policists, no arī balvas sirdsdarbs, laureāts Vladimirs Stoļarovs. Mēs aicinām jūs pievienoties mums uz skatuves. Labvakar. Pat cik Vladimiru es gadus 10 strādāju kopā plecs pie pleca, pazīstu personīgi. Es varbūt atļaušos drusciņi vaļīgi un personīgi arī izteikt to, ko mēs tikko dzirdējām un redzējām. Es skatījos, klausījos un domāju, šis cilvēks, kurš 80. un 90. gados veicis prevencijas pasākumus, apkarojis noziedzību Rīgas ielās, vēlāk darbojies krimināla policijā Rīgas pilsētā. Tagad vada, es domāju, un jūs man piekritīsiet, vienu no sarežģītākajiem iecirkņiem Latvijā. Un saglabājis tik daudz iekšējā garīgā spēka, tik daudz labestības, jo mēs zinām, kā darbs policijā bieži vien mūs, varbūt pievar, sadedzina, un tieši tāpēc šim fiziski un garīgi varenam vīram man gribās paspiest roku, pateikt cilvēcīgu paldies un novēlēt visiem jums pārējiem būt tikpat stipriem, izturīgiem, labestīgiem, gan pret jauniem kolēģiem, gan pret veterāniem. Un nebaidieties, ja arī tie, kas atrodas barjeras pretējā pusē, teiksim, ņemot varbūt tās pašas Latgales īpatnības, Rīgas pilsētas, priekšpilsētas Latgales īpatnības pateiks vārdu mens, bet nevis ar nicinājumu, bet ar cieņu, ticiet, dzīve policijā nebūs velti nostrādāta. Tāpēc paldies Vladimiram par darbu. Es esmu lepns, ka esmu strādājis kopā. Vladimir, teiksit kaut ko? Paldies par apbalvojumu. Un gribu pateikt, kad man Sigita Pildeva ņēma interviju, viņa man prasa, pasaki, Vladimirs, kas tev interesē? Es saku, darbs. Viņa saka, par darbu mēs tagad nerunāsim, iztasti par darbu, drusciņu, un pēc tam par vaļas prieku. Es saku, vaļas prieks ir zīmēšana, gleznošana, grāmatas rakstīšana, pēc tam padomāju un pievēldēju, vēl, protams, meitenes un alus. Vladimirs Stoļarovs, sirdsdarbs 2012 laureāts. Bet vēl pavisam nesen ikvienam no jums bija iespēja televīzijas ekrānos vērot unikālas filmas pirmizrādi par valsts policijas pretterorismu vienību Omega. Un filmas tapšanas laikā īpaši Omegai 2 mākslinieki radīja dziesmu. Jāsaka, šī ir tā diena, kad abi mūziķi klātienē vēlas sveikt ikvienu policijas darbinieku, nodziedot šo dziesmu arī kā veltījumu visai policijas saimei, tātad jums. Un interesanti, ka dziesmu radījuši 2 ļoti dažādi mākslinieki, kuriem apvienojoties ir tapis bilingvāls darbs. Aicinam uz skatuves mūsu šodienas īpašos viesus Avaku un Ozolu. Aplausi!
чего мне быть. Помню, как все начиналось, спросишь, кто я теперь. Я настоящий воин, а не натасканный зверь. Время летит, но кто-то должен всегда быть готов. Если случилась беда, я слышу в сердце зов. Это кино, где эффекты могут тебя убить. Мы побеждаем зло и продолжаем жить. Если честно, наведет моя судьба. Мне интересно, там, где опасность и стрельба, как будто фильмы, а наша жизнь реальный бой. А все дороги ведут, конечно же, домой. Это скипы танцуют для вас. Поддержим и ждем mistera Olsen. Tas ienāk pa durvīm kā jauns tēls, un ja vēl nav par vēlu, nevajag likt lietā sēru. Temperaments ienaidnieks var sabojāt tautas plāns. Tas nav tavs pārinieks, ar ko šķērsot jūras kalns. Te nav tādi kārotāji, kas savu mērķi priekšā apstājas. Viegls dzīves tīkotāji šajās ierindās neatklājas. Ej, teikt stingras nostājas, un vēl stingrākas stājas. Komandas darbs panāk to, kas tomēr vienam neatklājas. Bet, kad pārdārīts viss, katru ceļš vēd uz māju, izcelkušas sirdis, piebild ģimenes nostāju. Ir vairs doties reiz prom, lai atpakaļ atgrieztos. Un šī ir vienīgā formula, par kur es krītu un ceļos. Yes. Если честно, наведет моя судьба. Мне интересно, там, где опасность и стрельба, как будто фильмы, а наша жизнь реальный бой. Все дороги ведут, конечно же, домой. Вот, а наш самый маленький Максим. Максим, иди сюда. Помогите еще что-нибудь. Это мистер Живчик. Спасибо, с праздником! Paldies! Droši vien, kā mums ir iemesls uz skatu veicināt valsts policijas priekšnieku Intu Ķuzi. Viņam gan jau ir kas sakāms saistībā ar īpašo speciālu balvu medijiem, vai ne? Un tāpat mēs aicinam uz skatuvi mums pievienoties Diānu Spinu, iepriekš pieminētās filmas par Omegu autori. Varbūt varam ar fanfariņām tā kaut kā bišķi sariktēt to visu lietu. Varat? Sadarīgs pāris. Ķurškungs, vārds jums. Es domāju, ka šie kadri, šī situācijas atspoguļošana uz ekrāna radīja mūsos emocijas, pārdzīvojumu, attieksmi, novērtējumu. Es zinu, kad stājoties valsts policijas priekšnieka amatā, mēs tikamies par šī projekta sākumu, un mēs sazīmējam ļoti tālējošus dziļus plānus. Un tad vienā brīdī es saņēmu informāciju par to, ka līdzekļi filmai vairs nav, nekas vairs nav un nekas nebūs. Bet tad atnāca šī jaukā meitene, kur teica, filma būs. Un es to izdarīšu. Un viņi to izdarīja. Es esmu lepns par to. Paldies viņiem. Diana, vai teiksit arī kādu vārdu? Es gribu pateikt paldies Omegai un Jurim Grabovskim. Gods strādāt ar tādiem cilvēkiem. Paldies jums, protams. Un es ar pilnu apziņas sajūtu lepnumu šo balvu pasniedzu
Dāmas un kungi, Diana Spina. Filmas par policijas speciālo vienību Omega autori un veidotāji, kur to izcīnīja līdz galam. Aplausi viņai vēlreiz. Bet nu mums tas gods pieteikt 4. nomināciju, un tā ir veiksmes stāsts. Šajā nominācijā tika saņemti 6 pieteikumi par jums, tātad jūsu kolēģiem, kas ir realizējuši jaunu projektu vai izteikuši kādu ideju, kurai atrasts arī veiksmīgs risinājums. Un tas, ko šie cilvēki ir izdarījuši, pats galvenais, tas ir vieglāks citu darbs ikdienā, bet risinājums jauns un nebijis. Un kas nav maz svarīgi, tas ir tāds, ko var ieviest arī kaut kur citur. Un balvu nominācijā par veiksmes stāstu pasniegs ģenerālis Aldis Lieljukstis. Bet vispirms īpaši uzteiksim 2 pretendentus. Es gribu dzirdēt jūsu gavilus savai kolēģei no Vidzemes reģiona, Vinetai Kaģei. Viņa bija viena no pretendentēm, kas saverzēja rokas un kopā ar kolēģiem noorganizēja starptautiska mēroga semināru, lai veicinātu policijas darbinieku izpratni un sadarbību jauniešu likuma pārkāpumu novēršanas jomā, un visi ieguva zināšanas un prasmes izmantot arī neformālās izglītības metodas. Un vēl gods un cieņa arī Ritai Kravalei no Latgales reģiona. Bet kurš tad ir īstais laureāts? Mēs par Rītu vēl neko nepateicām, bet Rīta pārplānoja visu tā, ka policija tagad ir pieejamāka. Bet attiecībā par laureātu man jāsaka, ka tā ir viņa. Un viņa ir izcils piemērs tam, kā viena skrūvīte īstajā vietā un laikā spēja mainīt visu lielo mehānismu. Lai cik dīvaini tas nebūtu, kolēģi un priekšnieku viņu raksturo kā motoriņu, dīzelīti, radošu ideju banku, bet viņa pati sevi saskata kā tulku starp policiju un sabiedrību. Viņa ir apburoši sievišķīga, pārsteidzoši neiederīga jebkurā pelēkā sistēmā, un tomēr ir tik pārliecinoši spēcīga, lai it kā neuzkrītoši to mazliet izmainītu. Viņas dzīves moto – baudīt, vērot un baudīt. Iepazīstieties, Ilze Bērziņa Ruķere, Valsts policijas starptautisko lietu nodaļas speciāliste, veiksmes stāsts 2012 laureāte. Arī Ilzi mēs lūdzam palikt vēl īsu brīdi savā vietā. Balvu viņa saņems tūdaļ pēc video. Šobrīd Ilze Bērziņa Ruķere īsteno savu dzīves moto – vēro un bauda, kā spēkā pieņems mazais Ruķeres juniors, jo atrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā. Tā ir iespēja atkal paskatīties mazliet no malas un reizē arī apjaust jau padarīto. Gandarījums ir pirmkārt redzēt tos projektu materiālus kaut kur ārpus policijas, jo galvenā doma ir, ka viņi ir nevis tikai mēs paši viņus lasam savos kabinetos, bet ka viņi ir aizgājuši jau tautās. Jā. Piemēram, kad tu redz to gaisa atsvaidzinātāju no mašīnās, sējas vienkārši kaut kādā mašīnā, tad vēl par to sākt pretīgi. Tas ir gandarījums. Pēc policijas akadēmijas absolvēšanas studijām Zviedrijā pētnieces darba nevalstiskajā sektorā toreizējais valsts policijas priekšnieks Aldis Lieljukstis pārvilināja viņu uz policiju ar uzdevumu ienest jaunas vēsmas un principus valsts policijā ar Eiropas projektu palīdzību. Tas uzdevums bija uzsākt tos projektus, ieviest šīs tradīcijas, viņus īstenot un realizēt, un es domāju, ka tos arī izdarīju. Kad Talsos tika sākts pilotprojekts uz sabiedrību vērsts policijas darbs, daudz to uztvēra kā mazu lokālu eksperimentu ar sabiedrības iesaistīšanu. Šodien jāatzīst, eksperiments izrādījās efektīvs, dzīvotspējīgs un infekciozs. Gluži tāpat kā jaunu projektu, preventīvo materiālu un socioloģisko aptauju birums. Ilze atzīst, ka sabiedrība ir gatava sadarbībai un arī policija arvien vairāk ir gatava sadarboties, tikai jāpiedāvā idejas un jāatrod sadarbības formas. Es domāju, ka šī iniciatīva uz sabiedrību vērsta policijas darbs pat labam, kā mēs redzam, no tā, kā policisti spriež, kā viņi skatās uz lietām, un tas ir daudz savādāk, ir atstājis būtisku iespaidu uz visas valsts policijas attīstību nākotnē. Lai iespējas būtu pilnīgs un noturīgs, vēl ilgs ceļš ejams, jo cilvēku domāšana mainās vislēnāk, bet neatgriezeniski, atzīst Ilze Bērziņa Ruķere. Nevelti saka, jebkura revolūcija ir tieši tik laba, cik to spēja aizstāvēt. Un viņas šis īstenotais projekts uz sabiedrību vērsts policijas darbs, protams, ir kļuvis par pamatu valsts policijas attīstības koncepcijas projekta izstrādei.
Draudzīga saruna. Galu galā jūs viņu atvilinājāt. Ir par ko parunāt? Jums ir ko teikt? Lieliekš, kungs, lūdzu. Bet tad tuvāk mikrofonam, ja? Jā, nu vispirms, paldies, Inti, par plašumu. Jūs jau sen to bijāt pelnījuši. Sveiciens svētkos. Nu, otrs, ko gribētos teikt, ir tā, ka tādas lielas vai mazākas veiksmes mūs jau pavada katru dienu dzīvē, un tāda jau ir dzīves sastāvdaļa. Bet ļoti svarīgi, kad ir tādi veiksmes stāsti, kur atstāja tāds pamatīgas pēdas, sistēmiski, policijas dzīvē, sabiedrības dzīvē uz ilgāku laiku. Nu, lūk, ja šis ir šis veiksmes stāsts, kas ir īstenots, es domāju, Ilzē kopā lielā mērā ar Normondu, kur viņš tur bija, tad es domāju, ka tas ir izdevies. Jā, jo bez Normondas, domāju, arī diezko grūti būtu kā aizdroši kā. Aplausi! Tā ir tā lieta, jā, ko mēs 2007.–2008. gadā sastapāmies 9. ka vajag piesaistīt Eiropas naudu un vajag atrast kaut kāds netradicionāls formas un līdzekļus. Un Ilzē tā pieredze jau bišķi bija, un bija īstā vietā, īstā laikā, īstais cilvēks. Nu, tas ir tas mans veiksmes stāsts, kad es viņu atradu, viņa to projektu īstenoja. Tā kā mums visiem ir labi paveicies. Paldies tev, Ilzē! Nu, skaista balva. Jūs droši vien arī jūs teiksiet kaut ko. Paldies visiem! Es tiešām jūtos fantastiski šobrīd šeit stāvot, jo tiešām man liekas, ka policijas darbinieki sen ir pelnījuši šādu veidu pasākumus, kad tiek svinēta policijas diena. Un es novēlu to, lai jums visiem būtu ļoti daudz naudas īstenot savas idejas, savas labās idejas, jo viņām, protams, ir vajadzīgs arī kāds pamats. Un nākošgad lūdzu šo ballīti ar arēnu, no kuras ir izmantotas visas pusītes, jā, nevis viens sektors, jā, tā, lai te pilns un visi var atbraukt. Un arī lūdzu atjaunoto valsts policijas orķestri blakus. Nu, tā kā viens orķestris vienā pusē, mūsu kolēģiši, un otrs otrā pusē, jā. Nu, es domāju, ka mēs to esam pelnījuši. Paldies jums visiem, paldies visiem. Pavadam ar aplausiem Ilze Bērziņa Ruķere, veiksmes stāsts 2012. Vēl viena nominācija, un tā ir pēdējā šajā mūsu apbalvošanas ceremonijā, kas mums ir jānoskaidro. Un tās nosaukums ir Misija sabiedrībai.
Šai balvai tika pieteikti 9 jūsu kolēģi, kuri tika vērtēti pēc tā, cik izteikti viņi spēja piedāvāt uz sabiedrību vērstas idejas, vai tām ir kāds preventīvs risinājums un vai tās ir ieviestas dzīvē. Bet vēl tika vērtēta arī kolēģu spēja iesaistīt sadarbības partnerus un gatavība palīdzēt arī ārpus darba laika. Balvu aicinām pasniegt ģenerāli Jūri Rekšņu. Bet pirms noskaidrojuma uzvarētāju mēs pieteiksim dažus no kolēģiem, kas debitēja patiesi spilgti un pārliecinoši. Dāmas un kungi, jūsu aplausi Marekam Lācim un Irinai Rūķei, abi no Rīgas reģiona. Viņi nav žēlojuši savu brīvo laiku, jo misijai nekāda darba laika nav. Kā viņi saka, misija tas ir vienkārši dzīvesveids. Un viņi ir tie, kuri augu dienu rūpējas par to, lai mūsu bērni zinātu, kā rūpēties par savu un savu tuvinieku drošību. Tika pieteikts arī Jānis Tenters no Vidzemes reģiona. Jānis nevienam neatsaka palīdzību, panācis iedzīvotāju uzticēšanos un atsaucību, tā par viņu saka kolēģi. Ja vajadzēs, Jānis neatsaka strādāt arī naktīs un brīvdienās. Paraugs citiem darbiniekiem, tā par viņu saka kolēģi. Vai varam aplausus arī Jānim? Vidzemnieki sasparojas, aplaudē. Bet kurš vai kura tad ir valsts policijas balvas misija sabiedrībai ieguvējs? Teiksim tā, šis ir cilvēks, kurš izmācījās būt par agronomu. Mainoties laikiem, mainījās arī dzīve, nācās izlemt, ko darīt tālāk. Piedāvājam strādāt policijā, viņš nopietni apsvēra 3 dienas, jo saprata, Haidī, ja pieņems, tad tas būs darbs uz mūžu. Un savu izvēli viņš nav nožēlojis. Kolēģi atzīst, viņam neeksistē vārds nē, un ja kādam ir vajadzīga palīdzība, tad viss cits var pagaidīt. Par sevi viņš saka, cenšos būt izpalīdzīgs. Policista darbs taču ir palīdzēt, vismaz censties, bet dzīves moto iet tik uz priekšu. Iepazīstieties, Pēteris Bernis, balvu iecirkņa Bērspils pagasta iecirkņa inspektors. Nominācijas misija sabiedrībai 2012 laureāts. Aplausi Pēterim Bernim, bet viņš jau paliek uz vietas, jo video mums ir sagatavots arī par šo laureātu. Nereiķinoties ar laiku, viņš vienmēr ir ierindā, gatavs palīdzēt iedzīvotājiem un kolēģiem. Tā par viņu rakstīja kolēģi piesakot šai nominācijai. Īpaši viņam padodas darbs ar iedzīvotājiem, zināt katra problēmu un sāpi, atrast īstos mierinājumu vārdus un, ja nepieciešams, arī sarāt un sodīt. Pēters Bernis ir Bērspils pagasta iecirkņa inspektors. Tas ir vistālākais pagasts balvu iecirkņa teritorijā, bet kolēģi atzīst, zinot, ka tur ir Pēters, sirds ir mierīga. Vienmēr visu šo laika periodu ir aktīvi par savu pagastu domājis kā iecirkņa inspektors. Vienmēr izrādījis iniciatīvu priekš sava pagasta iedzīvotājiem, neuzsvēra uz administratīvo sodu nekad. Piemēram, kaimiņu strīda gadījumā inspektors var sastādīt 2 administratīvā pārkāpuma protokolus, celt darba rezultātus. Bet Pēters iedziļināsies, uzklausīs, samierinās, strādās kā psihologs, atzīst viņu darba biedri. Pēterim papīru lietas īpaši nepatīk, tas nav noslēpums. Arī viņš pats saka, ne jau papīrs risina situāciju, jāmēģina to risināt tā, lai tā reāli darbotos. Ļoti laba viņam saskarsme ar cilvēkiem ir attiecības. Viņš visus zina, viņi arī visi zina. Līdz ar to viņam vieglāk ir strādāt. Kolēģi daudz var stāstīt par Pētera Bērņa darba metodēm. Tur būs gan stāsti par purvā noklīdušām sievietēm, kuras viņš meties glābt pat ārpus savas teritorijas, gan vizīti pie ģimenes, ko piemeklējusi nelaime, lai parunātu un atbalstītu. Viņš pats saka, ne nauda, ne atzinība nesniedz tādu gandarījumu kā sajūta, ka reāli kādam var palīdzēt. Tas ir patiesības mirklis, un tas dod spēku turpināt. Pamatā tie bieži cilvēki, kas ir jaunos gados, kad kaut kāda kļūda cilvēkam izdarīta, bet, nepārkāpjot to likuma burtu, tu spēji viņam palīdzēt, viņš notic, un pēc laika kaut kāda pasaka paldies tev, ka noticēji, un tā. Un cilvēki viņam tic, uz viņu paļaujas. Tāpat kā kolēģi paļaujas, Bērspils pagastā ir kārtīgs iecirkņa inspektors Pēteris Bernis. Viņam ir bagātības, viņam ir kaut ko, viņam ir vienkārši iecirkņa inspektors, 100-300 latu. Viņam ļoti, ļoti patīk būt cilvēkos. Un cilvēkos tā, ka vienkārši iet, nevis tur sēdēt, gaidīt pieņemšanu, vienkārši iet un skatīties, ja cilvēks iet, apstāties, pavest, parunāt, aizvest uz baznīcu, atvest no baznīcas, ja tas ir viņam pa ceļam. Misija sabiedrība
sabiedrībai 2012. Pēteris Bernis. Izdzirdot par šo nomināciju, man uzreiz asociējās neiespējamā misija. Nāks puisis blonds no Holivudas, ziniet, tur tāda. Nē, izrādās Latvijā mums tepat un Latgale rulē. Pēter, apsveic tevi no visas sirds. Jums visiem pārējiem šodien izbaudīt visu šo dienu, jo rīt jums atkal sāksies tās pašas galvas sāpes. Jums gribu novēlēt, lai sirds būtu kā Pēterim, bet tā alga lielāka. Liels paldies par apbalvojumu. Jūtos ļoti pagodināts. Sēžas liels paldies tiešiem darba kolēģiem no balvu iecirkņa. Tāpat tās vēl visiem patīkamu vakaru, lai visiem izdodas mums šie profesionālie svētki. Es domāju, ka lai veiksme un viss pārējais mums līdzās. Lai visiem veicās. Paldies! Dāmas un kungi, Pēteris Bernis, Valsts policijas balvas misija sabiedrībai 2012 laureāts. Bet šis ir tas brīdis, dāmas un kungi, kad man jāsaka oficiālā balvošanas ceremonija, ar to ir arī noslēgusies, bet jūs jau šodien un rīt droši vien esat sākuši pelnīt balvas nākamajam gadam, kad atkal labākie tiks apbalvoti, un tie droši vien būs citi, un iespējams, kā arī nominācija būs vairāk. Bet jūsu svētki šajā vakarā tikai un vienīgi sākas. Jūs esat vislabākie, tāpēc esiet lepni šis vakars, lai pieder priekam, saviesīgām sarunām un arī dejām, keksu un labvēlīgā tīpa pavadībā. Paldies jums! Es novēlu daudz laimes dzimšanas dienā, un lai jums galva rīt sāpētu nevis par to pašu, bet no 94. dzimšanas dienas, un tas ir tomēr drusku savādāk. Pēc minūtēm 10 šeit Nacionālo bruņoto spēku Big Bands sāks darīt to, kas jādara. Jūs dariet to, kas jādara jums. Daudz laimes, paldies un jauku vakaru!